Sveiki, es esmu Gunārs Y2 Gauja Delta. Pastāstīšu jums, kā tikt ēterā pēc iespējas ātrāk. Tātad eksamens ir nokārtots, transīvers ir nopirkts, ja nav nopirkts, ja pērkam lietotu, skatāmies divas lietas bez tā, ko jau Matīs rakstīja prezentācijā, lai būtu līdz mikrofons un barošanas kabelis vai vismaz štepselis. Tas daudz problēmas atrisinās. Tālāk es vienkārši izstāstīšu, kā ātri tikt gaisā, bet tā, lai jūs labi dzird. Ne tikai jūs dzirdat, bet lai arī jūs uzdzird. Un tad parādīšu, kā uzcelt dažas antenas. Katrā ziņā teoretiķiem un estētiem varbūt būs daži iebildumi, bet labi, tad ejam, kā saka, ja transīvers ir un atļauja ir, nākošais izvēlamies vietu, kur likt radiostaciju. Radiostacijai vietu izvēlamies tātad, lai būtu radiostacija antenas pēc iespējas tuvāk, iespēju robežas, protams, jau uz īsajiem viļņiem, krati 10 metri kabeļa jau ir manāmi zudumi. Šeit pašlaik demonstrācijai mēs izvēlējamies vietiņu Malkašķūnī. Tātad, ka vieta ir izvēlēta, pirmais darbs, ko daram, iekārtojam zemējumu. Un noteikti, un bez variantiem. Un sākam pieslēgt iekārtas pie zemējuma. Pēc tam uzcelsim pirmo visnepieciešamāko antenu. Barojot no mašīnas akumulatora, 3 reizes pārbaudat pirms slēdzat klāt transīveri, polaritāti. Jo var beigties ar nodegušiem celiņiem transīveri un vispār beigtu transīveri. Bet tā ir laba alternatīva, jo var jebkurā vietā uzstudēt. Tātad, kas mums ir tās iekārtās, tās mēs pieslēdzam pie zemes. Te ir no barošanas bloka un no transīvera zemējuma vats. Pirmkārt, lai nekoš pa pirkstiem, ja barošanas bloka ir kaut kāda noplūde, un arī lai mazāk ir uzklājumi, kas traucē. Šeku, ja taisat, ja ideālais variants, ka jūs varat uztaisīt atsevišķi istaba šeku, uztaisat kopēju automātu, kas izejot pie ārā durvīm, zlarkt un visa māja ir tumša. Radiomāja. Tātad elektrība mums ir ieslēgta, kamēr mēs domājam, ko un kā ierīkot. Pieslēgsim pie transīvera parastu vada gabalu, ar kuru var jau sākt klausīties radiostacijas, trenēties pierakstīt vai nu uz papīra, uz ceļgala, vai laptopā, vai arī jebkurā citā kompjuterā, ja nav programmas, vienkārši kaut vai notepadā patrenēties izsaukumu signālu, frekvenci, darba veidu un laiku. Laiku noteikti Griničas. Mr. Arthur, 5-5 for Northern Spain, Gushota for la Suiza, 73, ciao. Thank you, ciao. Tā, par vietu transīverim, vai radiostacijai pieņemsim, ja nav tās iespējas, avārijas varianti ir, kā saka, garāža, bēniņi, vai kaut kāda, pieņemsim, veca, nebraucošā mašīna. Salvis tā sāka Voyagerī. Tā, labi, ar vienu vārdu sakot, celsim pirmo antenu, kas mums būs 80 metri inverted V, un viņai arī papildus uzreiz būs 40 metri inverted V antena. Kas mums būs 80 metri inverted V, un viņai arī papildus uzreiz būs 40 metri inverted V antena.
Tā varat šeit varbūt nobildēt, ja kādam interesē precīzāk, kā vienkārši viss uztaisīts centrs. Te ir 80 metriem attiecīgi ar nosacītā balonu un 40 metri ir bez balona. Tā, Salvi, paskaties, šeit te vadu, vai tam neaizķerat, kamēr tas ir augšā šeit. Es palīdzētu varbūt pacelt? Nu, es speciāli gribu parādīt, ka var viens tik pats viens. uztaisīt Labi. radiostāciju. Paldies, jā. Jā, labi. Es jūs nenoniecinu, es vienkārši rādu, kā var darīt. Vienīgi paskaties, vai kaut kas baigi neķerās. Tā, apmēram. Jā, labi. Jāiet pārbaudīt, kas mums ir sanācis. Tā, ejam uz 40 metriem, atkārtojam tās pašas operācijas. Tā. Ja mājās ir vairāk pa vienu antenu, es ļoti iesaku uztaisīt elementāru antenu slēdzi, lai nav jāpārštepsē antenas. Un, jā, nu, no pieejamiem materiāliem, protams, var pa 40 eiro arī nopirkt Vimo. Jā. Var uztaisīt pa 6 eiro. Tātad šādu slēdzi slēdzam pie transīvera. Un ja ir vairākas antenas pie šīs slēdza pieliktas, ejam prom no radiostacijas, jebkurā gadījumā atskrūvējam kabeli no slēdža. Lai pie transivera paliek, transivera ligzdu nebojājam, šito ligzdu mēs jebkurā brīdī varam nomontēt. Tā, stāvvilnis ir no 6,85 līdz 7,26, tātad pa visu diapazonu stāvvilnis praktiski ir 1,1, viss tur ir bumbās. Tālāk šo pašu antenu varam mēģināt iedarbināties 15 metriem. Stāvvilnis šobrīd ir 3. Pārbaudām, vai antenas tuners velk. Antenas tuners velk, tātad mēs vairāk te neeksperimentēsim. Tā, kāds izmēģinājums sakarus grib izvest vai turpinām antenas būvēt? Nu, jaunieši izved. Es domāju, ne? Nu, kur varam mēģināt? Uz apaļā galda frekvences domājat, kāds būs? Nu, es varu uzzvanīt kādam, lai ieslēdzās. Nu, Matīs, tu esi filmējis, parunā. Klubā signāls YL1 Zulumai. O, redzi? Atsaites vajag, mietus vajag, visu vajag. Vēl par asmu. Nu, aiziet pirmais. Valka. Nu, Tu Matīs pirmais. priekš, pirmais. Aiziet. Visi pār, neuztraucies, visi būs. Tā, es arī pierakstu. Vai... Nu vēlams, vai galvā atcerēties un tad... 800 eiro, ja. Jā, klausies, man liekas, ka tev vajadzētu tur kaut kāds augšas pielikt klāt. Nē, tas man tipiskais mikrofons. Nezinu, vai jau būs, es varētu pateikt, ka savu kopēc. Vai tas laiks? Kā viena žaba maika, 5,9 ir kaut kādā labā oga.
Jā, sveiki arī 5-9 no mūsu puses. Mums te daži jaunieši savākušies pie Gunāra QTH, tikko uzlikām Fen dipolu 80-40 metriem un, nu, kā strādā, klausos? Ļoti labi tas darījums, tas jādara. Mēs te paklausīsimies, ja kaut ko vajadzēs parunāt, paklausīties, tad vienmēr gatavi. Jā, ideāli, tad pie jums tagad pienāks vēl otrais Matīs YL3 sākojas sekundīt. Viens un laiku nepierakstīja. To bāk. Pieraksti. Tagad UTC ir 9.23. YL2 seku arī uz frekvenci. Kas prieks tev atkal dzirdēt? Jā, mani paaicināja Gunārs YL2 GD. Viņš teica, ka viņš grib kādu sakaru parādīt uz 80 metriem. Viņam arī šo ciemiņu. Nu, tad tu parādi, mēs paklausīsimies, kas tu to dari. Paldies. Vai tā Gunārs vispār ir? Tā, kur te viņš citur būs, ja jau tur pie viņa komanda strādā? Viņam komanda tur ir. Tad, ka pie viņa tur notiek pasākums. Tas ir tikai apsveicams, skaidrs. YL2 Gauja Daugava, YL2 Gauja Daugava, Gunār, te YL2 CQ. Matīs atsaucies ar Yankee Lima 1 Zulu Mike. YL1 ZM, YL2 CQ, dzirdu 5, kaut kur 7, 8. 24. CQ. Mani nedzird. Nedzird, saka 5-9. 5-9. 5-9, no kurienes, kurš operators? QTH ir Alūksne tagad. Alūksne, ja, un operators... Vārdu un saukni. Operators ir Yankee Lima 3 Alpha Quebec Sugar Matīs. Skaidrs, YL3 AQS, Matīs. Nu, prieks dzirdēt, Matīs, un prieks, ka jums tur iznāk labs pulciņš un labs pasākums. Un tad paldies par sakaru un uz sadzirdēšanos YL1 ZM, YL2 CQ. Raksta 25 minūtes. Paldies, 73. Nu, malts. Sauc, visiem šeit ir. Visiem šeit izsauc Yankee Lima 1 Zulu Mike. YL2 kW Oskar, tev 5-9. Operators vārds. Labi, pagaidām operators ir Salvis, YL3 Abava Ogre Francijā pie radiostacijas. Jā, Salvis, tas balsts, gan paldies. Jā, paldies par sakaru, pagaidām 7-3. Pasaules varbūt kāds vēl ir. Varbūt vēl kāds ir uz frekvences, visiem šeit izsauc Yankee Lima 1 Zulu Mike. YL1 Zulu Mike, savu, mēs šeit tikai kā divā pa okra, tā kā tev arī labi dzird un prieks dzirdēt. Labi, tev arī dodu 5-9, pagaidām ļoti labi nāc. Labi, nu mēs tev... Nākošā antena, ko viegli var uztaisīt, kas arī dos nelielu signāla pieaugumu, ir 2 diapazonu dipols. Tātad šeit ir vibratori 2 diapazoniem, 10 un 15 metri. Tātad atslēdzam antenas tuneri, ieslēdzam FSK režīmu, nogriežam mazu jaudu, ja gadījumā slikti, lai transīverim nav grūti. Slēdzam raidīšanu, cik mums ir stāvvilnis uz 21 no 50? 1. Nu, redz, iesāk uz 21,4 sāk celties stāvvilnis. Un te lejā vispār aiziet līdz 20,3. Tālāk, tāpat tas pats feeders, 10 metru diapazons. Stāvvilnis cik mums ir? 1. Un ir
līdz pat 29 ir 1,1. Tātad ar 4 diapazoniem mums antenas uztaisītas pārbaudītas, vai mēs pārbaudām telefonu sakarus arī ar šito te dipolu, jeb taisam pēdējo antenu, kas ir īsta antena. Tātad pēdējā antena būs jau augstākā pilotāža, tas būs 2 diapazonu jāgi antena uz 10 un 15 metriem. Un pa vienu fideri abi 2 diapazoni. Ar ko sākam? Sākam ar to, ka vai izvēlamies vai nu pērkam, vai taisam paši. Nopirkt var pa 600 līdz 800 eiro, uztaisīt pa 200 līdz 300 eiro var. Bet jāpiestrādā pašam. Es izvēlējos otro variantu. Cauruļu kaudzi, neatkarīgi no tā, vai tā būs paštaisīta antena vai pirkta, vienalga viss darbs sāksies ar cauruļu kaudzi. Okay. Tā. Izstāvus vienkārši ņem un Varbūt tagad tikai pēc steigas tagad lēnām. neaiztieku. Tātad šī ir nesošā traversa, vai nu saucamais bums, kā nu kurš nosauc. Jā. Šeit man jau ir izdarītas atzīmes, kurā vietā būs elementi. Un te ir elementu attālumi un garumi. Parasti ir tātad visās programmās attālumos elementiem rēķina skaitot no reflektora. Nevis starp elementiem, bet sākot no reflektora. Tā, mēs tā sašķirosim elementus. Otrais direktors būs 28. Nu šajās tad tev stāvēt priekšā, tev tētis aizvedīs ar cauruļu kaudzi, tev būs pašam jāmontē. Nu tas nekas, šis ir tas otrais reflektors 15 metriem. Nē, tie ir direktori. Tie jau direktori, labi. Un šitas ir svarīgākais elements, tas ir saucamais driven elements, vai vibrators, vai stūrējošais elements. Tā nosauksim, tā arī būs. Tā. Minimāli nepieciešami instrumenti. Āmurīca, ko paskaidrot, ja kāds nesaprot. Elements, jau cilvēki. Notis. Jā, cerams, ka elements ir tā pasīvi. Tas tuvākā cilvēkam, kas vada otrs. Direktors 28. Tā, pirmo direktoru 28 man. Ko te? D1, jā. Tā, patur. Nācam virsū. Šādi vai šādi? Šādi. Uz leju. Uz leju, Jā. labi. Tā vieglāk montējās. Jā, labi. It kā bildēs zīmē uz augšu. Jā. Tā, un tagad 21 nekad direktora. Tā, labi. Tā, labi. Labi. Tā, tagad viens man pagriežat šo te bumu tā, lai šo te uzrakstīju uz augšu. Ir uz augšu, jā. Pietraki, nevis piemontāt. Tātad garais būs pa skatītāju kvalificēt, un īsais būs pa filmētāju.
no gala skatīsies, lai es tādu elementu lieku paralēli pārējos tam pirmajam elementam. Jāiet tur, un no turienes jāskatās. Man jāiet? Nu, Vai mēs tā viņš sarunājam. skatās? Labi. Tu Viens filmē, no jums, skatos. Labi. Un tagad, lai paralēli elementi. Nu, nav paralēli. Ne, nu, tad regulēs augšu uz leju. Tā. Nē, tu, Kuru es regulēju? Šo te? es regulēju, tu tikai skaties. Labi. Tu pieturi to, lai... Tu arī paskati. Tu pieturi šo te antenu, lai negrozās. Šo te? Jā, Tā, es te skrūvējot varu drusku aizvilkt šķībi, vai es neesmu to izdarījis. Tā, patur. Nu, manuprāt, ir labi. Varbūt būs tie 15 grādi, bet, nu... Labi, bet tā, tagad nākošo elementu. Tu jau vieglāk. Un kas te paņem galā? Vajag tur, Kādi? stop, ka jāpaņem bloķītes, jāpaliek zem elementu apakšā. Paskatīties, kas Nē, man tur nu, notiek. Mēs neesam radioamatīri pārsvarā. Nu, lielākā daļa radioamatīri ir Es dzelzceļa. aizmirstu piebilst vienu lietu. Priekš šitās antenas vajag arī mastu. Visam pienāks laiks. Koks derēs, es domāju, paņemsim. Redz tādu stabu. Tā, Atvadīs kaut kur jūrmalā. Kurš te mums bez darba ir? Viegli šo te Pastāvēt nesanāks. nepārvalst, bet drusku pieskrivo. Apakšā savzirdziņas. Paskaties, paralēli viņi ir apmēram. Ir tie 15 grādi starp to un šiem. Kaut kas ir. Kaut kas, nezinu, vai 15 kaut kas ir. Nu, labi. Jātur, mēs nejātur. Nē, šis vēl rotē. Šis vēl rotē. Bet viss masts mums rotē. Labi, jādas pietrauši. Maigi baidos salauzt. Galvenais, ka tur. Galvenais, ka tur tieši tā. Tā. Kaut kā palīdzēt? Kaut kā vajag sadarīt. Ir jau. Tā, tad mastu samontējam uz zemes, atzīmējam atsevišķu vietas, sadzinām mietiņus, aizmugurē atstājam drusku garāku rezervēju. Pamatni var taisīt vienkārši lauku variantā ar leņķu dzelžiem, var izmantot skrūpāli, kā veikalā vai nopirkt būs ātrāk. Skaties, tev pat virzienu jau ir. Jā, viņš man teica tā izdarīt. Man nav skrūvis bālis, tas man ir mazs. O, tev ir industriālais variants. Jā, ieskrūvējam šādu, tātad urbums, skrūvīte un nosacītā eņģe. Bet nādod, leņģē uz šādu risinājumu. Tā, un tā pārbaudām, vai mēs mastu varam uzkalt, vai mastu Un šitas vertikāli. rotors manam mazajam mastam. Ceļam? Bez steigas. Labi. Man pat cik viss bija jāstrādā vienam, tad es šādi tecēju. Bija ļoti ērti. Tāpēc tas nesmukais kārts gals šeit ir. Te tas viss ir redzams, kāpēc jāstrādā ķiverē. Nu, augstums ir zem 6 metri. Matīs jau sāka tecēt viņam pa kreiso starolē. Tā ir apmēram. Ir, jā. Viss atsēties pieregulētas. Dzirdēt jau. Jūs jau visu te bijāt sagatavojuši, saplānojuši. Nu, jā. Tu pavingroji. Vajag gaisā. Vingrinājumus vajag gaisā.
sagatavām vietu antenas montēšanai. Tad jau tā mums vajag trāpīt uz kāpneni. Trāpījām ļoti labi. Tā, es nesīšu antenu, jūs skatāties, lai kaut kur galvi neķerāt iekšā, jo es visu nevarēšu redzēt vēl. Tā, pirms uzkāpjam augšā pārbaudām, vai kabatā ir uzgriežņi un skrūves. Tas ir svarīgi. Ja tur augšā nebūs daudz laika. Tā, tā var pieturēt skrūves un... Šajā apmācībā apskatījām galvenos principus, kas jāņem vērā uzstādot radioantenas, sākot no vietas izvēles un drošības līdz praktiskai antenas uzstādīšanai un sagatavošanai darba metrā. Pareizi uzstādīta antena ir jau viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem kvalitatīviem radiosakariem. Tāpēc novēlam veiksmīgu antenu uzstādīšanu un tiekamies ēterā.